Ir 2020. gada nogale, novembris, ir Covid-19 laiks, dažādu ierobežojumu laiks, un tāpēc mūsu saruna nebūs ļoti pietuvināti citai pie citas. Ja? Bet būs ar tādu lielu manu rokas izstiepienu ar mikrofonu, lai jūs kaut kādā veidā varētu arī nointervēt. Manas saruna biedrenes ir divas šīs lielās virtuves bijušās darbinieces, toreiz tādas pavisam jaunas meitenes, tagad arī foršas dāmas, tātad Svetlana Šulce un Līga Kullesa. Mēs gribētu atcerēties to laiku, kāds tas bija pirms ļoti daudziem gadiem, kad jūs te sākāt. Tad kāpēc atnācāt uz šejienu strādāt? Es atnācu uz šejienu strādāt, jo šeit vajadzīgs bija pavārs. Es arī atnācu un arī sāku strādāt. Šeit bija vajadzīgs konditors otrs, un es atnācu strādāt šeit kā konditors. Jūs tagad skatāties uz šo vietu, vai kaut kas no tā laika jums te atgādina to laiku? Jā, atgādina pilnīgi viss. Bet izskatās tā diezgan drūmi, bet atgādina. Jā, kā tad izskatījās toreiz? Toreiz? Jā. Šeit bija ļoti liels, bija putras katls, liels tāds. Un tur mums bija pavāra palīgs, man bija Romāns, un viņš vārīja putras. Tur bija galds, tādā pusītē tur. Jā, tur bija galds, tur visas pats paliek. Te vēl bija viens liels katls, kur vārīja bietas parasti šeit bija. Speciāls katls, jā, lielais. Te bija, kas mums tur... Liels katls, tur buljonu. Jā, buljonam arī kaulus vārīja. Kas ir nojaukts, kas ir palicis, jā, šeit. Kādi bija tie jūsu darba uzdevumi? Tikko virtuve vēl pat nebija atvērusies, atnācu kā trauku mazgātāja. Bet, ja gribēju, es biju pabeigusi pavāru skolu, un es gribēju kļūt par pavāru. Bet tad man bija, kad man tie gadiņi bija par maz, es biju pa jaunu, un teicu, lai es paskatos, lai pamācos, pieredzi, tad jau vēlāk, tad jā. Bet tā kā es biju vēl jauna un ambicioza, es uzmetu lūpu, un es teicu, ja mani tagad neņem pa pavāru, tad es eju projām. Pēc gadiem 5, tad es jau atnācu strādāt pa konditoru. Pavāra darbs, kas bija jums tas darāmais apjoms? Mans darbs bija putras jāvāra, diētas jātaisa, pankūkas cepu, kotletes. Mums bija vēl pavārs, bija Česis tāds arī, viņš uztaisīja visu kotletes, un man bija tie čik un jāced. Arī, visu omletes, brokastis, visu sviestus svērām, kā saka, pa nodaļām devām un projām. Viss, kas pienākās pavāram, to mēs arī darīja. Vai tas ēdiens, ko šeit gatavoja, bija garšīgs? Man garšoja, jā. Jā. Bija garšīgi, jo redziet, agrāk jau, kā saka, visu vāri, teiksim, buļonos, uz buļonu kauliem. Tas tagad vairs tā nav. Bet mūsu lielais katls bija buļonu kauli un vāri un kāsu un lēja. Bija labi. Nāca katru dienu no kādas nodaļas ārsts un nāca ēst brokastis, pusdienas un vakariņas un garšoja un pierakstīja atzīmēja, pie tā galda sēdēja, jā. Un tieši viņš ēda un garšoja tieši to, ko deva arī pacientiem. Jā. Cikos sākāt darbu? Darbs sākās 6 no rīta, pēc 4. Katru dienu? Nē, 3 dienas mēs strādājam, 3 dienas mums bija brīvas. Un ko tajās brīvajās dienās darījāt? Pirmā dienā mēs mājās gulējām, atgulējāmies. Tomēr smags jau darbs, teiksim, visu dienu uz kājām, jāskrien šurpu turpu. Pirmā diena bija tā, kā bija. Otrā jau normāli, un trešā atkal jātaisās uz darbu atkal ir. Es arī nācu uz 6 no rīta, un pirmais es gatavoju visu mīklu, taisīju ar rokām. Un tad bija visas smalkmaizītes, biespiena plātsmaizes un viss salds, ko vēlējās arī to, keksiņus cepām, jā. Un arī bija pacientiem, arī bija katru dienu, viņiem uz launagā bija arī smalkmaizītes. Bija kanēļmaizītes, magoņmaizītes, ievārījuma maizītes, pītās maizītes bija. Es cenšos kaut kā vizualizēt tās smaržas, man kaut kā nesanāk. Kanēļu un drupačmaizes, laikam tās bija, kur
tēvs, man liekas, vēl tagad man patīk tā smarža. Vēl tagad. Kanēlis. Jūs cik bijāt šeit cilvēki? Cik liels kolektīvs te? Kāda 15, man liekas, jā, mums te visi bija te pavāri palīgi un elektriķi un virtuves strādnieces arī, un te bija pilna brigāde. Jā, dārzeņu, kas dārzeņus tīrīja, tur bija 3 meitenes un jā, 2 konditori bija, jā. Daudz bija. Daudz mēs bijām, jā. Jo darba jau pietika, teiksim, visai slimnīca apkalpot. Bet tā tomēr droši vien bija tāda sava ziņā tāda kolektīva arī sajūta, ka veidojās, vai ne? Tā visi jauni bijām. Jā, mums bija ļoti labs kolektīvs. Ļoti labs. Mēs bijām jautri visi un jubilejas taisījām un Ziemassvētkus svinējām. Vēl līdz šim brīdim draudzējamies. Jā, vēl tagad draudzējamies visi, jā, teiksim. Mēs katrs savā pusē, teiksim, bet mēs jau vēl draudzējamies arī. Līga, jūs man stāstījāt par to trako gadījumu ar to Mīklas rulli, jā. Jā, tas man palicis ir atmiņā, kad gribēju, lai es kārtēnās Mīklas austiņas taisu. Bet mums Mīklas rullis bija bez rokturīšiem, bija tāds vienkārši tāds koka, tāds rullīts. Un ar to tikai varēja rauga mīklu izrullēt, un tā kā kārtēno mīklu viņa ir smaga un ļoti tādu cieta, ar viņu nevarēja. Un tad es teicu, lai virtuves sagādnieks, lai nopērk Mīklas rulli. Un tajā laikā nevarēja tā viņus dabūt, un viņš, kur cilvēks atrada, viņš atrada tādu maziņus kā 20 centimetriem Mīklas rullīti, kuru praktiski varēja ielikt kādā, laikam, sekcijā, kā suvenīra. Jā, tad toreiz tas bija tāds kā humorā, kad tāda es strādāt nevaru. Un tad gāju pie mūsu galdniekiem un lūdzu, lai viņi man uztaisa ritīgi strādnieku konditoru rulli, kurš tad atceros, kā tagad atceros, svēra kādi 4 kilo 700. Un ar tādu es strādāju, jo Mīklas pats gabals ir 5 kilogrami, tad var uztaisīt 100 kārtēnās Mīklas austiņas. Mums bija 2 maiņas, tas bija vienā maiņā, mēs viena komanda, otrā maiņā mēs bijām otra komanda. Es biju uz abām pusēm, jo es strādāju katru dienu, jā. Izņemot sestdienas, svētdien, brīvdienas. Mums bija slīdošais grafiks, 3 un 3. Jā, jūs kādās bildēs redzēja, ka jums tur tādas saviesīgas pasēdēšanas. Ļoti saviesīgas. Ļoti saviesīgas. Tur gāju labi. Ar dejām, ar dziesmām tā bija. Kas pēc darba bija pārģērbāmies, vilkām kleitas un pucējāmies un taisījām zakuskas. Jā. Galdu taisījām un tā mēs tusējām. Vai jums bija kaut kādi pašiem tādi iemīļotākie ēdieni šeit? Tā bija bieža zupa, tā bija populārā kotletes un rauga pankūks. Jā, rauga pankūks. Man ļoti garšoja kāpostu šnicelis bija tāds. Jo es to vaicāju tāpēc, ka vēl no pašiem senajiem laikiem šajā iestādē bija populārs kāpostu zupa. Arī, jā. Bija. Nav nekur tā populāritāte pazudusi. Man liekas, bieži zupa un kāpums, tas ir vēl tagad topā. Kas vispār ir virtuve cilvēkam viņa dzīvē, viņa mājās, viņa ģimenē? Es domāju, ka tas dod cilvēkiem tomēr kaut kādu prieku un baudījumu. Ja tev, piemēram, ir slikts garstāvoklis, tāpēc kaut ko garšīgi. Ja tas vēl ir pavārs, kas ar mīlestību to ir gatavojis, tā ir svētā. Kaneļmaizīt vai bieža zupa. Jā, foršs, jā. Ar ēdienu var arī uzlabot garstāvokli, un es domāju, tas dod prieku, un es domāju, mūsu darbs ir novērtēts. Bet viņš ir smags. Ir smags. Pavāra darbs ir ļoti. Tas ir to vērts, ja tas ir to vērts, kad tu redz, ka cilvēks tiešām ar baudu to apēd, un viņš ir priecīgs, laimīgs. Es jau pār 30 gadiem esmu pavārs, pateikšu, jūtās, ceļš tagad ir muguras sāp, tāpēc, ka smagumi, katli, ja, uz visu dienu uz kājām, jūtās. Ziniet, teiksim tā, tāda kurioza izstāstīšu, ja. Vienu rītu attaisās durvis šeit vaļā, mēs pa turien nācām, ja. Attaisās durvis, un šeit augšā sēž 2 pāvi. Uz pašām trubām. Tur un te, jā, 2 pāvi. Izrādās, te pāvi ir izmukuši no zooloģiskā dārza. Astes līdz puskatliem, bet viņi sēž.
Un ko jūs darījāt? Un mēs, protams, kā saka, vīrieši sāk kaut ko tur bakstīt, ko tur viņi skrien, un viņi kaut kur lido, kaut kur neko, taču viņi nevar, neko. Nu, ko mēs zvanījām uz zooloģisko dārzu, ka jums vai nav pazuduši gadījumā pāvi? Viņi saka, jā. Nu, un tad viņi atbrauc tos pāvus noķēra, un tad mums iedeva biļetes uz zooloģisko dārzu. Mēs tikām pa brīvu. Bet es zinu, ka ne tikai te jums te ir bijuši tie skaistie putni apciemojuši, bet arī dažādi tādi indējamie kukaiņi un bijusi. Nu, man liekas, tajā laikā visur tas ir bijis. Tas, man liekas, nav bijis tāda sabiedriska ēdināšana, kur tie nav bijuši tādi. Man liekas, tas ir Prusaki un... Nu, man liekas, bija. Nu, tas bija, jā, bet nu, riņas paindē atkal nav. Nu, profilaksē nāca tie dezinfekcija taisīja. Mēs gājām mājās un tieši ap šo stūri pa trepēm, un viņa nāca tieši lejā. Un 2 vīrieši ar visām maskām, gāzmaskām un tiem baloniem. Un, nu, tad bija tas pirmais šoks. Tad šarmuļi nogāja pa kalniem. Labi, un tagad mēs varbūt varam pastaigāt te mazlietiņi, apskatīties, un varētu parādīt, kur kas tomēr bija. Tagad mēs esam pie plītīm. Tad kas uz šīm plītīm notika? Šitās plītis nestrādāja. Nestrādāja vispār? Nestrādāja. Te lika virsū tās buņģiņās tās dietas, kas bija gāja projām. Nu, termostāvē. Pārsvarā strādāja tikai šitās plītis. Un kas tajās plītīs, uz tajā pusītē tad bija? Nu, mēs tur tumes vārījām, putras, kartupeļus. Jā. Skaidrs, nu tāda liela, tā milzīga vieta. Uz kafejnīcu arī tāpat vārīja cepa pankūkus plānās, jā. Marika, jā, tur bija augstais galds. Tur bija tikai metāla galds. Kas mums te ir apkārt? Uz šīm te visām durvīm, te ir ļoti daudz dažādu durvju mums tur. Tur bija trauku mazgājumā. Tieši katls, kur mazgāja tieši katls. Tur es arī strādāju. Jūsu saimniecība? Mana saimniecība, tā bija, jā. Tur. Šeit stāvēja 3 izlietnes lielās. Jā. Šeit pirmais bija, mēs mazgājām. Jā. Šeit mēs dezinficējām, bija šķīdums. Un šeit mēs skalojām. Un šeit vēl bija tāda, mazā izlietnīte, kur rokas nomazgāt. Un šeit bija stalažas, jā. Un šeit mēs mazgājām lielās biespienu kannas. Kannas, kas nāca krējuma kannas, biespiena kannas, piena kannas. Nu, tad jā, tas viss šeit tika viss mazgāts. Nu, tur arī tā stalaža ir, kur tos katlus lika, lai viņi nožūtu. Šeit arī bija stalaža, te bija kausiņiem, lielām karotēm, tādām pavārnīcām. Šeit arī lika lielos katlus, 50 litrīgu, un visus tīros katlus šeit mēs krāmējām, un pavāri tad varēja tīru katlu ņemt un strādāt. Tā, ejam pie nākamā. Te bija, mēs turējām tos katlus, un visu, tie, kas nav vajadzīgi, tā kā noliktava, jā, tādi visādiem. Nekam nevajadzīgi, jā. Nu, jā. Labi, ejam tālāk pie nākamām durtiņām. Šitam bija kamera augstuma, kur mēs visot turēt stāvēja šeit olas, krējumi. Tas tā kā leduskapis. Jā, saldētavu, kur rakstīt vēl saldētavu. Milzīgām atslēgām. Jā, taisīt ciet un visu kārtībai bija jābūt. Jā. Šeit bija konditorijas cekurs. Nekad nepateiks. Nu šeit vēl mazāk. Tur bija liels galds. Sākumā bija koka galds, ļoti ērti strādājams. Nu pēc tam uzlika viņām virsū metālu. Šeit bija putotājs. Ar viņu tad varēja saputot olas un biskvīts, un uz pasūtījumiem taisīja arī kādas kūkas un tortes, un biespienplāts mēs cepām. Jā. Nu, šeit izlietnīte, šeit stalažas, kur pannas likām. Nu, šeit tāds palīgi galdiņš, un te bija svari, un visādiem tādiem instrumentiem. Jā. Šeit vēl mazāk var iedomāties tās konditorijas smaržas, jāsaka tā. Kas tad šīs bija pa krāsnīm tādas? Kur cepa konditori? Jā, šeit bija, kur cepa visas izstrādājums, jā, bulciņas, visu. Šeit bija praktiski mana daļa, kur es cepu. Tajā pusē cepa pavāri arī visādus sacepumus, kartupeļu sacepumus, biespiena sacepumus, bija tādi tefteļi un arī
Nu, šī bija mana puse, un tā bija viņu puse. Jā. Un padomā, Iedomājieties. padomu laika bulciņas vēl. 12 gadus senas bulciņas. Jā. Tas ir antikvārs. Sarēķinājām. To var muzejā ielikt. Jā, tieši tā. Un nekas nav noticis, vai ne? Un tur ir vienkārši, tur nekā nav, tur jau viss, jā. Kur ejam tālāk? Pavāra puse? Pavāra tā bija mana puse. Jā, šitā. Un tālāk? Tā bija mana panna. Te Jā. bija galvas tādēļ. Jā, Te mēs rokastojām, kafiju dzērām. Nu, tāds galvas mums bija te. pašiem, jā. Jā, pašiem mums. Nu, te mēs cepot kotletes, rauga pankūkas. Nu, bet, teiksim, citreiz bija tā, ka mēs divi tā cepām, jo nevarētu uz tiem 500-601 to izcept, mēs tā uz divām pānām tur pa šurpu. Pankūks bija tāds iecienīts produkts. Cieši rauga. Raugu Bet, ka pankūks. bija jācep, ziniet, likās ļoti daudz darba. Nu, jā. Kas te mums notika pie šī durvju cauruma? Šitien bija noliktava. Jā. Un tur strādāja vadītāja un viņai palīgs, Viktors. Un bija tā, ka prece visi nāca iekšā, visi nāca tur augšā. Un tad viņi skatījās ēdienkarti, kas tur ir. Un tad viņš, teiksim, uz nākošo dienu, viņš jau sapakoja visu, teiksim, un pa liftu nolaida lejā, teiksim tā. Tāpēc, ka sēdinās viņi nestrādāja. Bet kaut kur jau no šejienes to sēdienas ārā bija jādabūna līdz nodaļām, jā? Nu tad, un to darīja no šejienes, jā? Mēs pat visi lējām zupas iekšā, visas putras, visu, jā. Tad lika te klāt, un tad brauca termus, jā. Tad piebrauca mums tā tie puiši, kas te strādāja, tāds bija Aivars un Edvīns. Jā, Aivars un Edvīns. Un tad viņi visi sakrāmēja, un tad ir mazā mašīnīte iekšā un pa nodaļām veda. Tālu nebija jāved, bija silts. Bija Nu jā, silts, uzreiz, jā. bija sēdienas, Jā. jā? Kā šeit izskatījās? Šeit stāvēja kartupeļu mizotājs. Te mizoja kartupeļus. Šeit. Jā, pēc tam tos tīrītos kartupeļus lika šitam jau augšā. Tur bija izlietne. Arī tur kaut ko viņus te mazgāja. Stūrītī, jā. Stūrītī, jā. Pēc tam meitenes tīrīja no kartupeļu maskītiem sēdēja, te kā saka, ņēmās te. Šeit bija sakņu griežamā mašīna, kas grieza salmiņos, kubiciņos, šķēlītēs, gan šeit bija salātiem, gan bietes, salāti, kāposti, kartupeļi, burkāni, viss. Ar rokām nevajadzēja griezt, visu izdarīja to mašīnu. Tad bija viss bija tīrs un jauns un spīdīgs. Spīdēja. Jā, vēl spīdēja. Šitie mums stāvēja, katram savs, var teikt, šķīvis, zinām, kurš no kura ēd, ja? Kuram lielāka, kuram mazāka. Te vēl krūze stāvēja, kuram katram bija savu krūze. Nepaņem tāvu, tas gribšana šito, ne. Katram bija savs. Un tāpat ar šķīviem bija. Vīriešiem bija tie lielākie, kuri viņi tā ēda, tādiem lielākiem un mums. Tas, kas palika apmēram. To mēs. Un šī te mazā krūzīte ir kādam piederīga? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka es neatceramies. Nē. Nu, skaidrs. Tur mēs tālāk neiesim. Es saprotu, ka tur augšā noteikti jums bija kāds atpūtas telpas. Tur bija jāatpūt, gan jau, vai ne? Aiz tiem logiem tur. Uz kārtas tur spēlējām. Kārtis? Tur bija darbinieki. Jā. Nāc gaismiņā, lūdzu, Līga. Mēs tur, teiksim, bija brīvs brīdis, bija tāds mūsu, teiksim, mēs pusdienas atdevām. Mums bija tāds brīdiņš, līdz tām vakariņām. Tad mēs augšā gājām, tur kārtas uzsist. Tur, jā. Nu, un kā tad? Visādi bija. Tā mēs atpūtāmies. Jā, tur augšā mēs taisījām tusiņu. Tur bija mums dejas un pa tām kāpnītēm. Tā bija darbinieku ēdnīca, Jā. pa taloniem viņi arī Tur mēs gāja un pēc tam ēda. vakaros, kad bija jubilejas dzimšanas svētki, tad mēs taisījām tur tusiņas augšā. Durvis visur ciet, mēs dziesmas un dejas. Nu, tāds vesels komplekss, kurā savulaik te bija smaržas, bija silti, bija jautri, bija savas tradīcijas, bet tagad tikai mēs redzam elpu savējo, jo ir vēss, jau ir vēss. Un par šo te ēku un par šo vidi, protams, ir labi, ka ir kas pastāsta vēl. Un arī šī filmiņa būs labs tāds apliecinājums un tāds atmiņas par to, kā ir bijis. Varbūt ar domu, ka kādreiz atkal būs. Ar tādām domām, es domāju, ka mēs varētu šo sarunu arī beigt.